Uzbrukums dzīvām būtnēm no Jelgavas pašvaldības policijas un Jelgavas valsts policijas puses. Dzīva būtne, vīrs ar vārdu Normunds, 2025. gada marta 20. dienā pulkstens 11:40 atradās Jelgavas pilsētā Drīksnas ielā 4 pilsētas pasāžā. Pasta nodaļā. Kā liecinieks, kurš var apliecināt, ka paciņas īpašnieks, kuram tika adresēta paciņa, uz vārda Andris Jāņa dēls, tiešām ir dzīva būtne, vīrietis Andris Jāņa dēls. Ar mums vēl bija otrs liecinieks, dzīva būtne vīrietis Henrijs Franča dēls, kurš arī bija liecinieka statusā. Mēs prasījām, lai mums iedod Andrim Jāņa dēlam sūtīto paciņu un uzrādījām Latvijas Republikas Jelgavas valsts pilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļas dzimšanas akta ieraksta kopiju numur 14, kurai ir izdota 1975. gada 26. augustā, un izdevējs ir Latvijas PSR, Jelgavas rajona Platonas ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja, kā arī dzimšanas apliecību. Sieviete, kas tēloja pasta darbinieces lomu, jo nevarēja uzrādīt nekādus apstiprinošus dokumentus, Rita Ozoliņa, atteicās pat pienākt mums klāt un pat mēģināt atrisināt šo lietu, un visu laiku atkārtoja, man tas nav jādara, un man ir ministru kabineta noteikumi, uz ko es viņai paskaidroju, ka ministru un ministru kabineta noteikumi stājas spēkā no tā parakstīšanas momenta, un lai uzrāda šos likumus, noteikumus, uz kuriem viņa atsaucās, parakstītus un apzīmogotus, jo man nav pamatojumi viņai ticēt. Viņa izsauca apsardzi, kuriem nebija pat dienesta apliecības, pareizi noformētas. Tur bija rakstīts apsargs Anatolijs un viss. Es sapratu, ka nav jēgas runāt un tērēt laiku ar apsargu vīrieti Anatoliju, jo viņš pats nesaprata, ko viņš dara. Tad es pagriezos pret vīrieti pasta darbinieku un palūdzu, lai viņš uz aicinājumu saņemt sūtījumu, kurš tika adresēts Andris Jāņa dēls, uz adresi Platonas pagasts Jelgavas novads LV 3036, uzrakstā atteikumu, uz ko sieviete Rita, pasta darbinieca, teica, ka vajagot pasi vai ID, uz ko es viņai prasīju, kā pasi vai ID, pierādījis, ka Andris Jāņa dēls ir Andris Jāņa dēls. Tad ap 11:53 ieradās 3 vīrieši pašvaldības policijai līdzīgā apģērbā, kuriem es paprasīju, lai uzrāda dienesta apliecības, uz ko man uzdeva pretjautājumu, pēc kā es izskatos, pēc sētnieka. Viens no viņiem izvilka apliecību numuru 353, inspektors Gins Urba, priekšnieks V. Vanaks, derīga līdz 2029. gada 28. un tālāk neļāva iepazīties ar tā saucamajiem dokumentiem, kuri nebija ne parakstīti, ne apzīmogoti un vispār bija laminēti, kas liedz iespēju pārbaudīt, vai dokuments nav viltots. Arī tā saucamās pašvaldības policijas klātbūtnē mēs prasījām, lai uzrakstā teikumu, ka nav iedota paciņa, jo nav uzrādīta pase vai ID, uz ko mums pateica, ka viņiem tas nav jādara. Mēs mēģinājām tā saucamajiem pašvaldības policijas darbiniekiem izskaidrot, ka mums ir loģiskā ķēdīta ar dokumentiem, bet viņi to nesaprata un teica, ka viņiem te ir tāda kārtība, uz ko es viņam teicu, lai parāda parakstītus papīrus, uz ko Gins Urba teica, ka visam nevajag būt parakstītam un lai mēs mazāk skatāmies televizoru un mazāk lietojam internetu. Uz ko es viņam prasīju, kā pase pierādīs, ka paciņa ir viņam sūtījums, kur uz aicinājumu saņemt sūtījumu ir bilde un kur tur ir uzvārds. Vēl es piebildu, ka paciņu sūtīja dzīvs vīrietis, nevis fiziska persona. Es vēl mēģināju paskaidrot, kas ir dzīvs vīrietis un kas ir juridiskā fikcija. Tad Gins Urba mums sāka prasīt personu datus, uz ko es viņam teicu, ka mēs viņu neizsaucām. Tad tā saucamā pašvaldības policija sāka izteikt draudus,
ka mēs tūlīt būsim administratīvi aizturēti līdz 4 stundām, uz ko es Gintam Urbam paprasīju, lai uzrāda, ka tāds likums ir, uz ko viņš atbildēja, ka viņam nekas nav jāuzrāda, viņš vienkārši mūs aizturēs. Es Gintam Urbam prasīju, vai tu mani tagad nolaupīsi? Uz ko viņš atbildēja, ka lai es saucu to, kā es gribu, vai es pats nākšu uz mašīnu, vai nenākšu, viņš mani aizvedīšot. Es viņam atkārtoju, ka viņš mani nolaupīs. Tad es pietiekoši skaļā balsī izteicu savu mutisko ofertu, kas skanēja šādi. Mans laiks ir 2 grami zelta minūtē. Jūs visi dzirdējāt, ja es tikšu aizturēts, tad jūs man atmaksāsiet katrs personiski. Gints Urba izsauca papildspēkus un teica, lai brauc no Drīksnas 4. Lai brauc uz Drīksnas 4 no katoļu puses. Es pieprasīju, lai mani iepazīstina terminu administratīvi aizturēts. Es paskaidroju, ka viņi ir pirāti, jo nevar pierādīt savas likumīgās prasības. Pagriezos pret vīrieti, pasta darbinieki un paprasīju, lai uzraksta atteikumu, un noskaidroju, cik ilgi paciņa būs pastā. Izvilku telefonu un sāku filmēšanu, lai piefiksētu dienesta apliecības. Vīrietim, tā saucamajam pašvaldības policistam, ar melnu bārdu uz krūtīm numurs 0138, paprasīju, lai uzrāda dienesta apliecību, uz ko viņš atbildēja, ka nav līdzi, ka mašīnā esot palikušas. Es paprasīju, lai uzrāda pilnvaru un uzdevu jautājumu, vai jums ir pilnvaras šeit atrasties, uz ko visi noignorēja manis uzdoto jautājumu. Otrais vīrietis, tā saucamais pašvaldības policists ar numuru 0204, izvilka dienesta apliecību, bet turēja speciāli pirkstus priekšā un nevarēja vispār iepazīties ar to, ko viņš tur bija izvilcis. Uzreiz Gints Urbas atvēra mani aiz rokas un teica, labi, dodamies. Un sāka mani grūstīt. Es teicu, ka es neesmu iepazinies ar dokumentiem un prasīju, kas te notiek, uz ko Gints Urba, turpinot stumt mani, teica, lai es nepretojos, uz ko es viņam teicu, lai uzraksta aizturēšanas protokolu, bet tanī vietā viņš mani sāka laust rokas un uzbrukt. Šo momentu es neatceros, kā viņš mani nogāza gar zemi. Man tika izrauts no rokām mobilais telefons un aizmests pa gaisu, un tad turpināja laust rokas. Es vispār nebiju agresīvs un nepretojos. Es vairāk biju šokā, ka kaut kas tāds var būt tikai tāpēc, ka tu aizēji uz pastu un gribi izņemt paciņu. Man uzmetās virsū 5 pirāti, lauza rokas un ar ceļiem spieda muskuļos. Es atkārtoju, lai uzraksta aizturēšanas protokolu un kad viņi neievēro likumus, kas viņiem ir rakstīti. Tad es jūtu elektrošoka triecienu. Man uzlika roku dzelžus, cik vien cieši varēja, tā ka saplēsa ādu un tecēja asins. Mani piecēla un veda uz pašvaldības policijas busiņu. 2 pašvaldības policisti, kas atbrauca kā papildspēks. Pie busiņa, bez lieciniekiem, mani pārmeklēja un izņēma no kabatām personiskās lietas, uz ko es teicu, lai raksta pārmeklēšanas protokolu, kas tika noignorēts un iemeta mani busiņā aizmugurē ar visiem roku dzelžiem un rokas saslēgtas aiz muguras, liedzot man jebkādu veidu pieturēties. Aizbrauca pilsētas pasāžai no otras puses starp pasāžu un autoostu un apstājās. Abi pašvaldības policisti izkāpa ārā un pīpēja. Pagāja aptuveni 5 minūtes un viņi iekāpa busiņā, un es viņiem caur logu teicu, ka roku dzelži spiež un rada diskomfortu, uz ko viņi abi saskatījās savā starpā un smīkņāja. Tad viņi mani aizveda uz Jelgavas pašvaldības policijas atskurtuvi, mazais ceļš 2. Bez lielas steigas viņi tā saucamie pašvaldības policisti atvēra busiņu aizmugurējās durvis, kuras bija iekšā. Tikko bija atvērtas durvis, es viņiem teicu, ka roku dzelži spiež un ir uzlikti par ciešu, uz ko man atbildēja, ka es esmu bijis agresīvs, kas ir pilnīgākie meli. Mani ieveda kaut kādā man nezināmā ēkā un ielika mani aiz restēm ar visiem roku dzelžiem. Es atkal teicu, ka roku dzelži ir par ciešu un vispār viņiem nevajag būt, ja es esmu aiz restēm, uz ko man Gints Urbā atbildēja, ka es esmu bijis agresīvs un lai es pasēžu 5 minūtes mierīgi ar roku dzelžiem, un tad viņš viņus noņemšot.
Pagāja kādas 2 minūtes, un kamerā tika ievesta dzīva būtne Andris Jāņadēls, ar kuru mēs kopā bijām pasta nodaļā. Pagāja kāds laiks, un atnāca pašvaldības policijas darbinieki un noņēma rokudzelžus. Pagāja vēl kāds laiks, un man sāka krist ciet kreisā auss un sāpēt vēders. Sagribējās ļoti kakāt, jo man tika saspiests vēders. Es to skaļi paziņoju, ka man vajag ārsta palīdzību. Pagāja vēl kāds laiks, un mani aizveda uz tualeti. Pagāja vēl kāds laiks, un pie manis atveda kaut kādu sievieti medmāsu, kas nemākulīgi uzlika man spiedienmērāmo aparātu, izmērīja spiedienu un izmērīja pulsu. Es viņai arī paziņoju, ka man krīt kreisā auss ciet, un ka man vajadzēs viņas profesionālo slēdzienu rakstiskā formā, ko es arī nesaņēmu. Līdz ar to man ir pamatots aizdomas, ka viņa nemaz nebija kvalificēta medmāsa. Pagāja vēl kāds laiks, un atnāca tā saucamie pašvaldības policisti un teica, ka Andra personība ir noskaidrota, un atslēdza karcera durvis un aizveda dzīvu būtni vīrieti Andri Jāņadēlu. Pagāja vēl kāds laiks, un nāca pie manis visādi tā saucamie pašvaldības policijas darbinieki un prasīja manas personas kodu, uz ko es viņiem paskaidroju, ka es neesmu persona, bet dzīves vīrietis, un personas kods ir konfidenciāla informācija. Tad bija atnācis kaut kāds vīrietis parastajās civilajās drēbēs. Nestādoties priekšā, viņš arī gribēja zināt manas personas kodu. Es noraidīju viņa jautājumu. Tad kaut kādā momentā parādījās melnā formas tērpā gadus padzīvojis vīrietis, un es viņam prasīju, cik ilgi jūs man šeit turēsiet, uz ko es saņēmu atbildi. Ja es nenosaukšu savas personas kodu, tad kamēr es tur sapūšu, un aizgāju. Pagāja vēl kāds laiks, un atnāca tā saucamie pašvaldības policijas darbinieki, tie 3, kas ierobežoja manu brīvu pārvietošanos pa manu tēvu zemi, un attaisīja karcera durvis un lika, lai es eju uz busiņu. Es bez pretošanās gāju pret savu gribu. Mani pieveda pie busiņa un teica, lai es kāpju iekšā. Es viņiem teicu, ka tur nav kur piesprādzēties, uz ko sekoja atbilde - iztiksi. Pret savu gribu es iekāpu busiņam aizmugurē un apsēdos. Mani aizveda uz valsts policiju Jelgavā Satiksmes ielā 2A. Lika izkāpt un iet pa durvīm iekšā. Pret manu brīvo gribu es iegāju valsts policijas iecirknī, man lika apsēsties un gaidīt. Pulkstenis rādīja 16:15. 3 pašvaldības policisti, Gins Urba, Krūšu ID 0138 un Krūšu ID 0204, piegāja pie valsts policijas sievietes, kas sēdēja aiz letes un kaut ko pateica. Viņa prasīja, vai viņi ir piedraudējuši to un to, nevarēja skaidri saklausīt. Uz ko viņa atbildēja, ka visu ir izmēģinājuši. Es sievietei, kas sēdēja aiz letes, teicu, uzsāciet kriminālu procesu pret šiem 3 vīriešiem, jo viņi mani ir nolaupījuši, uz ko viņa man atbildēja, lai es nosaucu savas personas datus, uz ko es viņai atbildēju, uzsāciet lietu, un tad es nosaukšu savus personas datus, jo nolaupīts ir cilvēks, nevis persona. Tad parādījās 3 valsts policijas darbinieki. Viens no viņiem pienāca klāt un draudošā balsī sāka prasīt vārdu uzvārdu un manas personas kodu, uz ko es viņam pajautāju, kas tu tāds esi? Viņš izvilka savu dienesta apliecību, kur bija rakstīts inspektors Romāns Sidabrs. Bet nebija ne pārakstu, ne zīmogu, ne apliecību, un apliecība bija laminēta, kas liedz iespēju pārbaudīt tās leģitimitāti. Es viņam paprasīju, vai viņš pats viņu mājās taisījis. Romāns Sidabrs pazuda no mana redzesloka. Tad pie sievietes, kas sēdēja aiz letes, piegāja vīrietis valsts policijas formas tērpā ar dienesta pakāpi pulkvežleitnants un sāka runāt ar sievieti, kas sēdēja aiz letes, un es vairākas reizes dzirdēju, ka mani uzrunā par klientu, uz ko es skaļā balsī paziņoju, ka es nevēlos būt jūsu klients, un piecēlos no krēsla un sāku kustību uz ārdurvīm, lai ietu prom, uz ko visi, kas tur bija, reaģēja ar uzbrukumu manā virzienā. Tad es sapratu, ka mani prom nelaidīs, un apsēdos atpakaļ uz krēsla, kur jau sēdēju. Vīrietis pulkvežleitnants
nodeva pavēli sievietei, kas sēdēja aiz letes, lai izprintē 41. Es uzreiz pēc vīrieša pulkvežleitnanta teiktā teicu sievietei, kas sēdēja aiz letes, lai viņi izprintē apvienoto nāciju deklarāciju par cilvēktiesībām un apvienoto nāciju deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, ko viņa ignorēja, un tad vīrietis, pulkvežleitnants, atkārtoja, izprintē 41. Sieviete, kas sēdēja aiz letes, izprintēja kaut kādu lapiņu un iedeva vīrietim pulkvežleitnantam. Viņš paņēma lapiņu un pielika man sejas priekšā apmēram 300 mm no acīm. Tā, ka neko nevarēja izlasīt, kur nu vēl iepazīties. Es redzēju, ka lapiņa ir izprintēta no likumi.lv, kuram nav nekāds juridisks spēks, un es iebildu, ka šie likumi nav saistoši, un man ir pamats aizdomām, ka viņi dzīvē nepastāv, uz ko vīrietis pulkvežleitnants teica, ka es esmu iepazīstināts un tagad tikšu nogādāts uz telpu, kur man noņems biometriskos datus, pirkstu nospiedumus, uz ko es protestēju skaļi pasakot pret manu brīvo gribu. Vīrietis pulkvežleitnants nosmīkņāja un pateica fas! Un 3 pašvaldības policisti metās man virsū. Piebilde. Valsts policijas darbinieks deva pavēles pašvaldības policistiem. Es nepretojos, jo nebija jēgas. Pulkvežleitnants gāja pa priekšu un mani nesa 3 tā saucamie pašvaldības policisti. Horizontālā stāvoklī. Katrs aiz savas rokas un viens aizmugurē aiz abām kājām. Viņi mani aiznesa uz istabu, kur bija vēl viens vīrietis, valsts policijas darbinieks, kurš darbojās ar pirkstu nospiedumu skaneri. Iespējams, man iesita pa pakausi, jo neatceros, kā es nokļuvu uz grīdas. Tupus. Gins Urba mani sāka žņaukt, apķerot manu kaklu ar savu roku, saspiežot man uz kakla, spiežot man uz kakla ābolu, un visu laiku atkārtoja, lai es nepretojos. Vīrietis pulkvežleitnants izgrieza man kreiso roku un spieda uz alkoņa ar vēlmi salauzt roku, un arī teica, lai es nepretojos. Vīrietis pašvaldības policists ID 0138 spieda labās rokas muskulī un teica, lai es nepretojos. Vīrietis pašvaldības policists ID 0204 kopā ar vīrieti valsts policistu, kas apkalpoja skaneri, lauza un lika pie skanera labās rokas rādītāju pirkstu. Tas process ilga kādas 5 minūtes, jo skaneris nevarēja nolasīt manu pirkstu. Visiem pašvaldības policistiem bija ieslēgtas krūšu kameras. Es viņiem teicu, kādi jūs esat varoņi. Vakarā varēsiet stāstīt saviem dēliem un meitām, kādi jūs esat varoņi. Gins Urba man spieda tā kaklu, ka es vismaz 2 reizes pazaudēju samaņu. Aptuveni pēc 5 minūtēm, kad es biju bezsamaņā, viņi nozaga manus biometriskos datus. Viņi mani piecēla kājās un uzlika roku dzelžus. Datora monitorā uz 100 sekundes es redzēju manas sejas bildi, kas bija vismaz 10 gadus veca, ja ne vēl vecāka. Mani aizveda pie karceriem un apsēdināja krēslā. Vīrietis pulkvežleitnants un vīrietis skanera operators pazuda. Visi 3 pašvaldības policisti elsoja, un viens no viņiem teica, ka sajūta tāda, ka būtu noskrējis maratonu. Es jūtos ļoti slikti, galva griezās un biju sabremzēts. Tad parādījās jau pieminētais valsts policijas darbinieks, inspektors Romāns Sidabrs. Lika man piecelties un pagriezties pret sienu. Viņš prasīja, kas to kabatās? Es atbildēju, cepuri un papīrīši. Viņš izvilka cepuri, bet papīrīšus izvilka kaut kas cits. Bet inspektors Romāns Sidabrs to nepamanīja un turpināja meklēt tukšus konfekšu papīrīšus un agresīvi man prasīja, kur ir tie papīrīši. Un tad tas, kas izvilka papīrīšus, atzinās, ka viņš ir izvilcis jau. Tad inspektors Romāns Sidabrs mani aizveda uz karceri un iestūma iekšā un aizgāja prom. Es protestēju un teicu, lai man novelk roku dzelžus, jo man šeit nevajag būt ar roku dzelžiem. Durvis vēra ciet seržants Oļeks, uzvārdu neatceros. Un viņš pasauca atpakaļ valsts policijas darbinieku un tas noņēma man roku dzelžus. Es skaļi paziņoju, ka man vajag medicīnisko palīdzību un atlaidos uz soliņa, jo jūtos ļoti slikti, gan fiziski, gan morāli, gan mentāli, gan garīgi. Atceros, ka seržants Oļeks man prasīja
manu vecumu. Es atbildēju, ka starp 40 un 50. Tad es pazaudēju samaņu. Man likās, ka ātrā palīdzība atbrauca minūtes laikā, kas tagad aizdomājoties nevar būt iespējams. Kamerā ienāca sieviete medmāsa un prasīja, par ko es sūdzos. Es teicu, ka man sāp krūtis, sāp kakls, jo mani žņaudza. Sieviete medmāsa teica, lai es parādu krūtis, es parādīju. Tad viņa teica, ka mani jāved uz slimnīcu. Es neatceros, kā mēs aizgājām līdz ātrās palīdzības busiņam. Busiņā man kaut kāda sieviete, medmāsa, prasīja, vai es nemeloju, ka policisti man uzbruka. Uz ko es atbildēju, ka nemeloju. Vēl man prasīja, vai es esmu alkohola reibumā, uz ko es atbildēju, ka neesmu dzēris jau gandrīz 20 gadus, jo es esmu saprātīga būtne. Apgulos uz pārnēsājamo gultu, mani piesprādzēja. Busiņā kopā ar mani vēl brauca valsts policijas darbinieks Romāns Sidabrs. Pa ceļam inspektors Romāns Sidabrs uzdeva man kaut kādus jautājumus, bet es neatceros kādus. Aizbraucot uz slimnīcu, inspektors Romāns Sidabrs ieķērās man drēbēs un veda, uz ko es viņam teicu, ka tas nav vajadzīgs, es neuzbruku cilvēkiem. Man rēba galva. Mēs aizgājām uz uzņemšanas telpu, kur mums lika pagaidīt. Pie mums vēl atnāca jau iepriekš minētais seržants Oļeks. Pagāja kāds laiks, un pie mums atnāca vīrietis ārsts, kurš nestādījās priekšā, bet teica, lai es novelku drēbes līdz jostai. Es izdarīju to, un viņš mani pārbaudīja. Tikai tad, kad mēs bijām slimnīcā, uzņemšanas telpā, Romāns Sidabrs sāka rakstīt aizturēšanas protokolu un uzdeva man kaut kādus jautājumus. Pagāja kāds laiks, un atnāca sieviete ārsts, un teica, ka jānāk līdzi. Mēs visi kopā aizgājām līdz liftam, un ieejot liftā es ieraudzīju savu atspulgu. Kur palika? Līdz liftam ieejot ieraudzīju savu atspulgu spogulī, kur varēja redzēt, ka viss kakls ir saspiests sarkans, un es skaļā balsī pateicu, tādi vispār. Uzbraucot ar liftu uz augšu, mēs aizgājām uz datortomogrāfiju, kur man pārbaudīja, vai nav smadzeņu satricinājums. Tagad, domājot par to, man ir jautājums, kāpēc nepārbaudīja, vai nav bojāti kakla mīkstie audi. Tad, kad beidzās man pārbauda, tad valsts policists Romāns Sidabrs prasīja, vai es atsakos parakstīties, uz ko es viņam atbildēju, ka nepieņemu viņa oferti. Mēs nobraucām ar liftu lejā un atkal aizgājām uz uzņemšanas telpu, kur mēs gaidījām, kamēr ārsti uzrakstīs savu medicīnisko atzinumu. Pēc kāda laika atnāca sieviete ārsts un teica, ka ņemšot asinis. Es domādams, ka viņa ņems no pirksta, piekritu, bet tad sieviete ārsts teica, ka ņemšot no vēnas un pārbaudīšot tikai uz alkoholu, uz ko es atbildēju, ka atsakos no asins noliešanas, bet varu iepūst aparātā, lai pārliecinātos, ka es neesmu lietojis alkoholu un neesmu alkohola reibumā. Pēc kāda laika tā pati sieviete ārsts atnesa lapiņu un lika uzrakstīt, kas es esmu un kā es atsakos no asins noliešanas. Es uzrakstīju cilvēks, dzīvs vīrietis, Normunds, Nikolaja un Intas dēls, atsakos no asins noliešanas un neparakstījos. Sieviete ārsts paņēma lapiņu un aizgāja. Inspektoram Romānam Sidabram gandrīz visu laiku bija ieslēgta krūšu kamera, kas var apstiprināt manu teikto. Vienā momentā mums palūdza aiziet uz citām telpām, jo tā telpa bija vajadzīga citiem pacientiem. Mēs ilgi gaidījām. Pēc kāda laika mums pateica, kad ir atzinums gatavs, un mēs aizgājām uz uzņemšanas telpus. Mēs aizgājām pie uzņemšanas telpas letes. Man iedeva dokumentu, un valsts policistiem iedeva dokumentus. Es apskatījos uz to dokumentu, kas man tika iedots, un ieraudzīju savas personas datus, bet es nebiju nevienam saucis savas personas datus. Es sāku protestēt, ka viņi izmeklēja cilvēku, dzīvu vīrieti, nevis personu, un lai uzraksta tā, kā es gribu, uz ko visi izlakās, ka nedzird. Un viena no daktarītēm teica, ka lai es teātri spēlējot citur, uz ko viņas pašas kolēģi viņu apklusināja. Tad seržants Oļeks teica, lai es liekos mierā un lai mēs varētu braukt prom, jo viņam jau apnicis šeit būt. Es sapratu,
ka šeit nav adekvātu cilvēku, bet visi ir personas, un man iekšēji palika vēl skumīgāk, ka mēs dzīvojam apmānu greizo spoguļu pasaulē, kur cilvēks skatās uz cilvēku un redz juridisko fikciju, personu. Mēs aizgājām uz valsts policijas transporta līdzekli, netrafarētu baltu Opel Insignia, un seržants Oļegs apsēdās vadītāja beņķī. Es blakus un Romāns Sidabrs man aiz muguras. Seržants Oļegs mūs nogādāja atpakaļ uz valsts policijas iecirkni Jelgavā, Satiksmes ielā 2. Mēs iegājām valsts policijas iecirknī, tur mūs sagaidīja iepriekš pieminētie visi 3 pašvaldības policisti. Es apsēdos uz tā paša krēsla, kur jau sēdēju un mierīgā balsī viņiem visiem 3 paziņoju slepkavības mēģinājums grupā, uz ko man pašvaldības policists Gints Urba smīkņājot atbildēja vēlu veiksmi, kas liecina par to, ka viņš ir virs likuma un viņam ir nesodamības sajūta. Atnāca Romāns Sidabrs un atdeva manu cepuri un 3 konfekšu papīrīšus un aizgāja, neiedodot nekādus dokumentus vai viņu kopijas. Pašvaldības policija atdeva man atņemtās mantas, izbarot viņas uz galda, kur dažas lietas nokrita zemē. Mans mags bija izvarots. Visas pogas atpogātas, visi rāvējslēdzēji vaļā. Viņi prasīja man, vai es atsakos parakstīties, uz ko es atbildēju, ka neparakstīšu. Neiedodot man nekādas protokola kopijas, viņi aizgāja un atstāja mani valsts policijas uzgaidāmajā telpā. Pēc kāda laika atnāca Romāns Sidabrs un teica, ka es esmu brīvs, uz ko es viņam paprasīju, lai vismaz iedod aizturēšanas protokolu. Viņš aizgāja un nokopēja viņu un iedeva man. Es izgāju no valsts policijas iedzirkņa, pulkstenis rādīja 21:00. Kopš tā laika man ir pasliktinājusies redze kreisajā acī un sāp plaukstu locītavas, kur bija roku dzelži. Kāds ir mans sākotnējais pārkāpums? Kurš ir cietušais? Ko es izdarīju nelikumīgi? Kurš atbildēs par miesas bojājumiem, redzes bojājumiem un žņaukšanu? Kurš atbildēs par manis iztērēto laiku tanī dienā, nākamajās dienās, kad es braucu pie ārstiem, tērēju savu visdārgāko resursu, laiku un pirku zāles? Izsaku neusticību Jelgavas pašvaldības policijai un Jelgavas valsts policijai, ar ko mans gadījums atšķirās no zagļiem, kas nozog bankas karti un ar žņaukšanas palīdzību izspiež pinkodu, lai varētu nozagt naudu no bankomāta. Ar ko šis gadījums atšķirās?